Esiet sveicināti piekdienā. Šodien ziņu raidījumā skatieties. Deputāti joprojām nav vienisprātis par jaunās slimnīcas atrašanās vietu. Pagastos noslēgsies attīstības programmas publiskā apspriede. Šodien Talsos sāksies vairāku ielu sakārtošana, un Saeimas deputātu kandidātu saraksti jau pieejami, bet vai ar tiem iepazinušies arī iedzīvotāji? Vakar Domas sēdē tika izskatīts jautājums par zemes gabala Stendes ielā 1 iznomāšanu slimnīcas vajadzībām. Deputātiem šajā jautājumā viedokļi gan ir atšķirīgi, tādēļ daļa no viņiem, paužot savu nostāju, izlēma sēžu zāli pamest. No 36 darba kārtības jautājumiem Domas sēdē izskatīta tikai 2. Trešais par zemes iznomāšanu slimnīcas vajadzībām tā arī līdz galam netika apspriests. Opozīcija joprojām norādīja, ka netiek ņemts vērā iedzīvotāju viedoklis par slimnīcas atrašanās vietu. Asās diskusijās abas puses palika nelokāmas. Daļa deputātu izlēma pamest sēdes telpas. Katram deputātam ir noteikti savas tiesības. Acīm redzot, tie deputāti, kas atstāja sēžu zāli, viņi jau, teiksim, arī debatēs pauda savu viedokli un matemātiski sarēķinot, lai lēmumu nevarētu pieņemt, vienkārši atstāja sēžu zāli. Andris Dedzis Domas sēdē uzsvēra, ka šajā jautājumā svarīgi virzīties uz priekšu, nevis apstāties vai ieslēgt atpakaļ gaitu. Mēs novirzamies no tā kursa. Mums vairs neinteresē, principā tas mērķis, jauna slimnīca, bet mēs jau, es nezinu, kaut kādu politisku cīniņu dēļ jau nemitīgi ir atrasts kaut kāds klupšanas akmens, tā ir tā nelaimīgā vieta. Bet pats galvenais mērķis slimnīca, tā, kas ir vajadzīga visam novadam, un ne tikai mūsu novadam, tas tiek aizmirsts. Deputāte Ina Jurkeviča skaidro, ka sēdes telpas pamatusi, jo neredz citu risinājumu, kā parādīt to, ka ir jāņem vērā iedzīvotāju viedoklis. Kā vēl viens klupšanas akmens tiek minēts tas, ka nav publicēti kārtējās aptaujas anketas rezultāti, kas skar slimnīcas būvniecības ieceri. Arī šodien Domas sēdē nevarēja ar to iepazīstināt, un mēs skaidri dzirdējām, ka deputāte Juzefa Kļava jau šos rezultātus bija būvvaldē saņēmusi, viņa to visu pauda. Bez tam tas ir nelabvēlīgs kārtējo reizi arī šai vietai, un mēs turpinam sasiet sev rokas, lai mēs no šīs vietas nekad neatteiktos un noteikti būvēt tieši Stendes ielā 1. Viens no pretargumentiem, kāpēc slimnīcai jābūt Stendes ielā 1, tiek minēts naudas summas starpība par ārējo komunikāciju izbūvi, kas jāveic par pašvaldības līdzekļiem. Starpība tiešām mēs pašlaik tikai ļoti aptuveni pateikt, tāpēc, ka konkrēti to varētu zināt tad, kad būs gatavi tehniskie projekti. Starpība apmēram 30 000 latiem varētu sanākt lētāk Stendes ielā nekā Ezerielā. Galvenais sadārdzinājums faktiski ir uz siltumu lietām. Tas, kas saistīts centralizēto siltumu apgādi, tā ir tā pozīcija, kas faktiski šo lielo starpību arī uzstājas. Ina Jurkeviča norāda, ka slimnīca tiek būvēta nevis 10 vai 15 gadiem, bet vismaz 50. Un nevienmēr situācija būs tāda kā pašlaik, bet ja slimnīca tiks būvēta Stendes ielā 1, attīstīties būšot praktiski neiespējami. Tas, kas visvairāk varbūt iedzīvotājs uztrauc, ir tā lieta, ka mums Talsos nav šīs bērnu slimnīca, nav dzemdību nodaļas. Jo, kā jau mēs sakam, mēs ar jebkuru slimību varam gulēt vienā, otrā, trešā slimnīcā mūsu Latvijas teritorijā, bet savus bērnus mēs vēlamies apciemot biežāk. Un tātad varbūt tā būtu iespēja kaut vai bērnu slimnīcai, kā attīstības perspektīvai. Tā pati būtu arī dzemdību nodaļa, lai mūsu cilvēkiem nebūtu jābrauc no Talsiem projām. Tā kā Domas sēde tika pārtraukta, jautājums visticamāk tiks izskatīts ārkārtas sēdē nākam trešdien. Paula Negriba, Kaspars Virkziņš, Talsu televīzija. Vakar notika vēl pēdējās sapulces par Talsu novada attīstības programmu līdz 2020. gadam, kas iedzīvotāju vidū lielu atsaucību gan nav izpelnījušās. Piemēram, Lubē ieradās tikai viens iedzīvotājs.
Uz apspriešanu visvairāk ieradušies bijuši ģibuļnieki, sasniedzot gandrīz 20 cilvēku skaitu, bet citos pagastos nācies sastapt tikai vienu interesentu. Jo var saprast arī iedzīvotājus, attīstības programma neskar iedzīvotājus tieši. Tas skar pastarpināt ar dažādiem projektiem, un to varbūt iedzīvotāji uzskata, kā paši par sevi saprotam, jo deputāti jau nolēms. Un līdz ar to kaut kā aktivitāte ir ļoti vāja. Ja uz sapulci ierodas viens iedzīvotājs, arī tad apspriešanās notiek, jo iespējams, ka arī šis viens atnācējs pastāstīs par programmu citiem. Lielākoties iedzīvotājs gan interesējot tīri praktiskas lietas. Ļoti daudzās vietās vajag pirtis. Būtībā visur vajag pirtis. Bet vairāk tas ir saprotams, nav saprast šī lieta, nav saprast pēc būtības cilvēkiem vajag vienkārši nomazgāties un kā sociālais pakalpojums. Ja mēs saprotam, ka tas ir sociālais pakalpojums, tad mēs noliekam viņu tajā plauktiņā un dodam ziņu atkal tiem, kam ir tas jāzina. Tā kā ir dažādi, jā, ir ļoti dažādi. Ir cilvēki, kas nesaprot, uz kurien ir atnākuši, un izejot ārā no šīs apspriešanas pajautā, kur es biju. Visaktīvākie novada iedzīvotāji esot tieši uzņēmēji, kas izveidojuši pat savu darba grupu, lai vēlāk iesniegtu savus priekšlikumus. Bet citu iedzīvotāju neinteresētība iespējams saistīta ar lauku darbiem, kas pašlaik rit pilnā sparā. Nezinu, es tiešām nezinu. Es no kartupeļvagam biju uz kartupeļvagam, un man pazvanu uzreiz to aiziet, tur kaut kas būs, paklausies vismaz. Tā, lai pagastā dzīvo, pagasts cilvēks, es visu mūžu te ir nodzīvojusi, citur es nekur nav bijusi. Es jau vecs cilvēks, es jau mājas vairāk, cik es te atnāk tagad ar paņēmu somiņu līdz, ka nāks uz veikalu arī pie viena gājiena. Tie, kas uz publisko apspriešanu nav varējuši ierasties, līdz 2. septembrim vēl var iepazīties ar programmu savā pagastu pārvaldē vai Talsu mājaslapā. Paula Negriba, Kaspars Virksdiņš, Talsu televīzija. Joprojām turpinās lokveida krustojuma izbūve, tādēļ satiksme tiek novirzīta pa citām ielām. Arī Krišāņa Valdemāra ielu, kas vairāk nekā gadu, maigi sakot, atrodas ne īpaši labā stāvoklī. Šīs un citu ielu sakārtošana sākas jau šodien. Skaidrība par ūdens saimniecības projektu joprojām nav. Jau vēstījām iepirkumu konkursu ūdens saimniecības projekta turpināšanā ir noslēdzies. Tajā pieteikušies bija 2 pretendenti, un vienam uzvarot, otrs rezultātus apstrīdēja. Tā attālinot no projekta sākšanās, jo jāgaida iepirkumu uzraudzības biroja lēmums, kas nav saņemts līdz šim brīdim. Tautsaimniecības komitejas sēdē tika lēmts lēmumu negaidīt un uzsākt ielu sakārtošanu. Finansējumu sola nodrošināt Sijā Talsu ūdens, kas ir atbildīgs par ūdens saimniecības projekta gaitu. Šodien darbi uzsākti Krišāņa Valdemāra ielā un Lauku ielā, bet notiks arī Rūpniecības un Lielgabalu ielā, kas galvas sāpes sagādājušas nevienam autobraucējam. Krišāņa Valdemāra ielā pašlaik tiek uzklāts frēzētais asfalts, kas gan nav uz mūžiem, bet pagaidu risinājums, jo vēlāk ielā būs jāturpina ūdens saimniecības projekts. Pārējās ielas tiks grantētas. Ūdens saimniecības projekts turpināsies tiklīdz būs saņemta atbilde no iepirkumu uzraudzības biroja, un plānots, ka darbi ritēs līdz novembrim, bet iestājoties salā, darbi varētu atsākties martā. 11. Saeimas vēlēšanām pieteikti 13 partiju saraksti, un jau pēc nepilnām 3 nedēļām būs jādodas nodot savu balsi. Tādēļ šoreiz iedzīvotājiem jautājām, vai saraksti jau izpētīti. Vispār iesiet uz 11. Saeimas vēlēšanām? Es nezinu. Es tik tiešām nezinu. Es nesaprotu, par ko var vēlēt, ko nevar vēlēt. Man vienkārši nav skaidrs nekas. Un kā paklausās, teica,
pagājušreiz vēlēja par to, ka šos visus atlaidīs. Tagad es klausos, viss jau tie paši ir atkal. Domāju par Zetleru varētu. Kas nosaka to jūsu izvēli? Tas, ka viņš nav no tām Šlesera un tām visām partijām. Vēl nekas nav zināms, bet pārsvarā mēs, mana ģimene domā, lai jaunie vairāk strādā nekā vecā paudze. Pēc kādiem principiem jūs noteicāt, par ko vajadzētu balsot? Tas man liekas, ka man ir tā dzīves pieredze. Ir tās. Tā. Un jūs iespaido politiskās reklāmas tagad? Nē, es viņas iest nevaru. Atklāt sakot, tā ir. Vai jūs esat izvērtējis 11. Saeimas kandidātu sarakstu? Tikai ļoti virspusēji teikt. Man liekas, ka nekā īpaši jauna piedāvājuma tur nav. Izņemot Zetleru partiju, kur vēl tāds liels nezināmais, varētu teikt. Nē, es par politiku galīgi neinteresējos. Es arī nesakoju līdzi. Uz vēlēšanām jūs iesiet? Es domāju, ka jā. Es arī domāju, ka jā. Bet par ko tieši vēlēšu, es vēl nezinu. Es kaut kā neinteresējos, un tas liekas diezgan garlaicīgi tur klāt skatīties, ko viņi tur runā, jo viņi neko jau nepasaka. Viss tāpat dzirdēts. Interesē, bet tur tukšs variants. Nav nekas, ko izvēlēties? Gandrīz kā nav, vienīgais Lembergs. Vispār iesiet vēlēt? Vienmēr ir gājis vēlēt, bet tagad nav īsti skaidrība. Tā kā. Nav no kā izvēlēties? Arī, jā. Un pēc ko jūs vispār skatīsieties, par ko balsot un par ko nē? Es par to nemaz. Es saku, es pēdējā laikā par to nedomāju. Es droši vien balstīšu uz to, par ko vecāki balsos. Uz to arī es balsošu. Es vēl noteikti izdomāšu. Es nezinu, vai man vecāki balsos. Bet gan jau tad, kad nāks tuvāk, varbūt tad es noteikti pārdomāšu. Vēl jādomā stingri. Un kā jūs to izdomāsiet? Kā jūs televīzijā jau rāda un daudz pārraides ir. Un tad, tā un... Sekojat līdzi? Es sekoju līdzi, jā. Kā jūs domājat, tās politiskās kampaņas arī jūs ietekmē? Es domāju, ka nē, to katrs cilvēks pats izlem, kas labāk patīk. Par to balso, kam vairāk uzticās. Droši vien, kad vairāk vai mazāk tā būs spontāna izvēle starp divām partijām. Bet skatīsimies, kā viņas sev pozicionēs tieši pirms vēlēšanām, kā attīstīsies šī priekšvēlēšana kampaņa. Bet pirms tam jau arī ir gadījies, kad pirms vēlēšanām solījumi vieni, bet pēc tam darbi citi. Ir gan gadījies, jā. Es domāju, ka šeit es nebūšu oriģināls un pateikšu to, ka mēģināšu izvēlēties to mazāko no visiem tiem ļaunumiem. Tā mēs to varētu droši vien noformulēt. Šī vakara ziņas ir izskanējušas. Novēlu patīkamu nedēļas nogali. Atā!